Ir oficiālais fotā. Visa komanda. Visa komanda, jā. Jā, Es vēlreiz atkārtošu žurnālistiem, kas netic, ka šis bija komandas darbs, tad visi pielika roku. Jā, tad nav vērtības. Nav taisnība. Nils pie mums ir atnācis dzimšanas dienā, un latviešiem ir tādas tradīcijas. Cilvēks apsveikt dzimšanas dienā, un tāpēc mēs tev, protams, tādu mazu un sirsnīgu pušķīti tev sveicam. Bet tā kā tu pārstāvies Latviju, lai tu neaizmirsti to, ka tu pārstāvi, ir tāda neatkarības monēta, kas ir uz Latvijas neatkarības 90 gadiem pagājuši gadu speciāli izdota. Un, manuprāt, arī strādājot amatā, kurā tu pārstāvies visas Eiropas, tā skaitā Latvijas cilvēktiesības un vispār, jo tomēr vienmēr ir svarīgi atcerēties tās saknes un to, kas ir tā vērtība mums, un tā ir mūsu neatkarība, mūsu valsts. Un tāpēc mēs tev dāvinām ar tādu medaļu. Tā kā vēlreiz. Paldies! Tā kā tiešām es priecājos sveikt tevi parlamentā un arī, ka klātiņi visi mūsu pārstāvji. Manuprāt, tas tiešām bija tāds, pirmkārt, man ir prieks, ka ir tāda uzdrīkstēšanās, ka mēs varam savu pārstāvu virzīt šādā amatā. Mums ir cilvēki, kas ar savu darbu, ar savu likumēju pieredzi var pārliecinoši parādīt to, ka viņi var šāds amats ieņemt.